es esmu nonācis pie tā viena secinājuma, ka nekustamais īpašums nav vienmēr tā zelta bedre, kas mums vienmēr ir licies, ka es tūlīt nopirkšu dzīvokli, viņu izīrēšu, viss būs skaisti un rožaini. Lai kaut ko nopirktu, ir ļoti daudz jākrāj, un tad ir jānopērk. Bet akcijas man noteikti nav nekāda finanšu izglītība. Visu, ko es tūlīt rādīšu, nav nekādā ziņā finanšu rekomendācijas. To vēlējos pateikt. Tur būs akcijas, kas man personīgi pieder. Jums viņas varbūt nederēs, man viņas patīk. Labi, maucam. Lūk. Tādas izmaiņas ir piedzīvojis mans portfels. Viss taču skaisti, vai ne? Tādi procenti, tāda peļņa, tu taču esi bagāts, tu esi miljonārs. Nē, tā nav. Tas ir vienkārši palēnām, sākot ar 100 eiro līdz šodienai. Tāpēc ir tik liels. Es negribu lielīties, tas vienkārši, lai jūs saprastu, ka ir vienkārši jāsāk. Tātad, pirmie darījumi, man ir, lūk, 3 lietas es nopirku. Bet pirms es viņus nopirku, mums ar brāli, jo mēs ar to brāli kopā sākām, jo vienmēr ir viegli atrast kādu cilvēku, ar ko kopā to darīt. Tā kā, kurš tev palīdzēs, motivēs un kaut kādā brīdī uzdrošinās. Un mēs ar viņu sēžam, sakam, klausies, davai, YouTube redzēju, jāinvestē laicīgi, vecumdienās būs daudz naudas. Labi, daram. Kā? Kur sākt? Ko meklēt? Instagramā visu kaut kur reklamē Toro, kaut kādas brīnumainās aplikācijas, bet man uzticība pret viņām nebija. Lojalitāte nebija. Bet, man koncerts Svetbankā, 30 000 nav jāmaksā komisija par to uzturēšanu. Šobrīd jau ir 100, ja kāds nezināja, tā kā paldies. Jā, bet mēs atvērām Svetbankā, jāsāk investēt, darīsim. Esmu dzirdējis, ka fondi tā ir laba lieta, uzticama. Bet mums ar brāli viedokli atšķīrās. Vienkārši tad mēs sapratām, ka mēs katrs iesim tālāk savu ceļu. Atvērām kontu kopā, tālāk ejam paši. Fonds, viņš tā saucās, Svetbank, viņš, man liekas, šobrīd, vairs nav, viņš kaut kā savādāk saucās. Bet kāpēc tieši tāds? Jo tur bija lielākais risks. Var nopelnīt, vai ne? Protams, vienmēr, jo lielāks risks, jo lielāka peļņa. Svetbanka fondiem ir apakšā, jūs paskatīsieties, riska tās pakāpītes. Tāpēc lūdzu paskatieties, un tad ir, kas tas tagad tāds, bet labi. To nopirka brālis, es domāju, varbūt viņam arī savas funkcijas, tad es paši pakupēšu viņu, nopirku šito. Kas tie tādi ir? Kaut kādus mikročips tur ražo. Vajadzēja, nevajadzēja, finanšu dati labi, slikti, neko nezināju. Lūk, pirmais piegājiens. Pareiz, nepareiz, nezinu. Šobrīd man no tā kontā vairs nekā nav. Tālāk. Otrais piegājiens, viņš bija diezgan jaudīgāks, plašāks. Te ir viss kaut kas. Es biju dzirdējis, ka arī Baltijas akcijās var ieguldīt. Es biju dzirdējis, ka var arī kaut kādās lielākos uzņēmumos ieguldīt. Bet SMP, ja jūs YouTube esat redzējuši, tad jūs zināt, ka tas tāds, ko visiem stāda par piemēru, kā klājas tirgumu. Tad es ieguldīšu tirgu, un tad viss būs labi. Nopirku tur kaut kādas daļas. Arī Latvijas Balzāms. Jā, kur ļoti labi. Mēs kopā, kā investori. Bet kaut kāds PayPal un Nike. Nike man ļoti patīk botiņas, un tad es balsošu ar savu naudu par botiņām. PayPal es nezinu, jo Bračkam bija. Tur tā. Online Farm Grindex atvēru to skapīt, skatos mājās ir uzraksts. Tad var nopirkt. Latvijas Balzāms. Bet sapērkot visu šo, nauda beidzās. Viss man atliktā naudiņa tam visam beidzās. Un bija laiks pārdomām, laiks paskatīties, ko tad es esmu šeit visu sapircis. Un es nonācu arī pie savas pirmās atziņas. Komisijas. Ziniet ko? Nopērkot akcijas mazā daudzumā, jo sākumā ir bail, vajag sev tā kā saņemties, motivēt, nopērkot mazu daudzumu, komisija tāpat ir. It īpaši ar ārvalstu akcijām. Nike, PayPal, AMD, visur bija jāsamaksā komisija. Man liekas 10 vai tagad jau ir 15, nav svarīgi. Bet vienkārši, ka tu nopērci mazu apjomu, tev ir daudz jānopelna, lai tas būtu pozitīvs. Tad es sapratu, ka kaut kas nav pareizi. Es pērku par tik mazām summiņām un samaksāju tik daudz komisijās. Bet Grindex, Online Farms un Latvijas Balzāmā es neko nesamaksāju. Baigi feini. Tad tur varbūt ir tas kaut kāds pavadiens, uz kā es tā kā paķēros līdzi un tā kā sāku domāt, ka tas ir tas virziens, kuram es uzticos. Un es taču varu iet Latvijas Balzāma veikalā, es varu nopirkt Grindex un Online Farms zāles. Starp citu, Grindex un Online Farms vairs netirgojās, tā kā jūs viņu vairs nenopirksiet. Tā kā, tas arī cits stāsts, tur bija diezgan interesanti, kad viņus pazūd, bet tas ir citai dienai. Jā. Mana jaunā stratēģija. Mēs nonācām apziņas, ka es varu pirkt mazos apjomos, nemaksājot komisiju, nemaksājot uzturēšanas maksu, vietējā līmeņa akcijas. Un es sapratu, es biju ETF, tā ir tas groziņš, kur saliek daudz dažādas akcijas no dažādām sektoriem, no izmēriem, visu kaut ko var salikt kopā un tā kā pasargoties pret riskiem. Baigi fēnā stratēģijas, taču esmu pasargāts un viss ir labi un tagad tikai investēšu un tā tik uz priekšu. Tā es vēl daru īstenībā šodien. Vai tas ir pareizi? Nezinu. Ir kādi gudrāki cilvēki, kas investē. Es daru šādi.
kāpēc tieši dažas no šīm akcijām es iegādājos un kā es sevi motivēju. Tā kā Uldis minēja, Maderē ir ļoti forši tas, kā tā kastīte, ko atsūta. Tas bija viens no arī no maniem pirmajiem investīcijām Baltijas tirgu, jo bija reklāma. Kļūst par investoru, saņemsi insider pakciņu. Jā, bet ziniet, kur bija problēma? Pirmos 2 gadus man nācis pamātā tā e-pastiņš, kur jāpiesakās. Šogad pirmo es saņemšu. Jā. Tā kā tas ir super. Es ļoti gaidu, man atnāca e-pasts, ka ir izsūtīts. Super gaidu. Tālāk, viršiem tieši tas pats stāsts. Tikko arī bija IPO pieejams, bet bulciņas ar atlaidi visiem patīk. Kafija ar atlaidi, degviela ar atlaidi. Tikai tā es sevi motivēju, ka jāpamēģina, jākļūst par to lojalitātes klubiņu un jāsņem visi tie bonus. Un tā palēnām tas viss sniega ritulīts iet uz priekšu. Un tā, es esmu apgājis, man liekas, visām Baltijas akcijām, paskatījies, kas man patīk. Jo tieši tā sajūta, ko iepriekš minēja, ka jūs varat paskatīties uz uzņēmumu vadītājiem sejā, ja jums ir kāds interesants jautājums uzdot, kurš no jums pie Zuckerberga vai pie kāda no citiem lieliem dūžiem aizies. Klausies, man ir tie 0,0001%, tagad parunāsim par stratēģiju. Tā nedariet. Pie Ulda neiet, lūdzu, viņš zina noteikti labāk par jums, kā vadīt kompānijas, bet vienkārši, ja jums ir jautājums, jūs varat uzdot. Bet tā taču nereāli iespēja paskatīties un pats kļūt par tādu kā uzņēmumu vēstnesi. Man mājās, ticiet man nav citu ziepu kā Madara. Es nepildos nekur citur kā viršos. Tu pats balso ar savu naudiņu un pēc tam kļūsti par savu uzņēmumu tā kā vēstnesi. Jo es taču citiem nedāvināšu tagad citas ziepes vai kaut ko. Tās taču ir manējās, jo, protams, arī investoriem ir bišķīt atlaidu kuponu internetā. Bet, to jūs paši izpētīsiet pēc tam, ko tad es jums daudz tur. Baigi feini, mēs arī sāksim. Bet kur jāsāk? Bet Karina pareizi teica sākumā, ka ir jāizveido tas drošības pilvens un vienkārši jāsaprot, jo es sākumā nesapratu, kur atnāk man nauda, kur aiziet man nauda. Tāpēc Svetbankā ir ļoti foršs instruments. Man Svetbanka neteica, lai es to iekļauju. Es to vienkārši pats izdomāju iekļaut, ka tu redzi, kur ir aizgājis tavu naudiņu. Un tad arī vieglāk saprast, cik man mēneša beigās paliek. Mēneša beigās nekas nepaliek, būsim godīgi. Viss tiek iztērēts. Tāpēc tieši tā, sākam mēneša sākumā un atvēlējam, cik pats jūtās komfortabli un pats tic. Sāku es arī bez nekādas palīdzības, vienkārši tas pirmais solis ir jāspēr. Bet tieši tāpat kā sporta zālē, var būt traumas, var nesaprast, ko darīt. Vienkārši ir nepieciešama bieži vien palīdzība. Ne visiem. Kāds no jums varbūt ir speciālists YouTube, Google, visur paši varat. Ar to es jūs apsveicu. Es nevarēju. Man bija sajūta, ka es nepietiekami zinu. Bet es jau biju izdarījis darbu pats. Tā kā man bija pamatiņš, bet es jūtu, ka bišķīt pietrūkst. Un Latvijā, paldies Dievam, pēdējā laikā ir parādījušies diezgan daudz opcijas, ko darīt. Daži no šiem ir maksas. Daži no šiem ir bezmaksas. Ar viņiem visiem, vairāk vai mazāk, man ir bijusi saskarsme. Svetbanka podkāsts katru piekdienu ļoti gaidu. Klausos vienmēr mašīnā, uzliekat 2x ļoti ātri. Ceļā no darba uz mājām, austiņās, super. Un nākotnes kapitāls tieši tāds pats podkāstiņš, ieklausam, esam publiskā transportā, tur runā saprotam valodu, ko mēs visi varam saprast un reāli uztvert. Tur vairāk pieņemsim, neatkarīgs investors. Jā, tas ir maksas pakalpojums. Katrs izvērtējam, vai mēs esam gatavs investēt. Bet, kad es tur gāju, es uzskatīju to kā investīciju sevī. Kādam palīdzēja, kādam varbūt ne. Skatāmies personīgi, es to visu neiesaku, es viņu pamēģināju, man derēja. Vai tas būs jums? Nezinu. Ir vienkārši jāsāk, un tad ir jāturpina darīt. Tā kā saka to virš, ko arī jūs varat nopirkt un pamēģināt, bet nav akciju rekomendācija. Vienkārši turpiniet darīt. Man ir liels prieks, ka jūs esat jau šeit, jo šeit tas nozīmē, ka jums jau ir interese un jūs esat spēruši to pirmo soli. Es ceru, ka kaut kas jums noderēja. Ja pēc tam jūs gribat privāti atnākt parunāties, es noteikti varu. Es tomēr neesmu profesionāls, tā kā es nezinu, ko es jums tur ieksteikšu, bet varam pačtot.